Es neesmu sapucējusies. Nē, bet tas neuztraucties. Mēs taču esam atbraukuši ikdienā jūsējā, nevis svētdien. Tas es atļaujos tādās. Mums 15 govis savas ir. Zem jau mums centrā pašiem maz ir. Tikai kaut kādi 6,5 hektāri. Man ir pēr īpašums par kilometru tālāk. Un tad te ir kaimiņtām. Tad ir 6 hektārs viss no mājas zem. Tad ganīšanai mums ir, bet tā mēs paši grauds neaudzējam. Tos mēs iepērkam. Nē, nu man ir tēvu saimniecība, kur man ir firmas ļaujam, jā. Mēs negribētām ganības, mums ir te pietiekoši 12 hektāri pro centra zemi. Es dzīvoju tur pašā centrā, kur ir valdības māja, augšējā stāvā, tur vienā istabiņā, vienā virtuvītē mazā. Es tur vecās māmas stālī, kur braucāt garām tāds pašā centrā, tur tāpatās uz šo pusi bija liels stālis, tur man arī bija vienmēr es turējis gotiņas, tikko bija appucējusies. Iesāk ar 2. Būtu zinājuši, kad jūs tādi ciemi, mēs būtu sakārtojuši. Man ir diezgan liela nekārtība, nav jau nekas nepietīrīts, nekas kā jau vasarā visu pa lauku dzīvo. 15 laucams govis, tad man ir kādas 2, 4, 6 teles atražošanai domāt, 2 sivenmātes. 2 sivenmātes un cūks, tas ir, te šitās telaitas bija 4. Čau. Tie jau ir arī atstājam sev brāķus, labos pārdodam, tad sev atstājam tādus. Tad kur muguriņu vienam bija sabradāt, nu mazāk tomēr atpalikuši bijuši, jā. Tev patikās? Sari. Es jau tev solīju, ka es tev zirdziņu nopirkšu, jā? Mammu, es li mazu zirdziņu. Tu gribi mazu zirdziņu. Labi, sakrāsim naudu, nopirksim. Anna aizēja uzvelc kaut ko plānāk mugurā. Šīs bērns man ar īpašām vajadzībām bērns invalīds, kas meiteni notiek. Vienām ģimenēm 2 aizbūdnes bērni arī brālis ar māsu. Tie jau pirmie gadi jau dzīvo 7 gadus pie mums jūnijā palika, un tagad auģu bērni no babītes arī 2 māsas, jā. Šeit mums pirmāja, pa Eiropas standarta naudiņām sataisīts, izklīzētas un ar lielo dzesētāju. Pirmā tur ir atkāršanas telpa, šeit ir. Viņiem sanāk piens, cik sastrādāja? Cik tās gotiņas dod? Nu, grūtā pateikt, jo mainās govs ir ciet un govs ir, aiziet ciet, jā, tomēr 2 mēnešus nostāja, bet tā mēs ap pusstundu, cik pārdienās nodod, mēs tik pārdienās daudz Vēlreiz pakaļ. cik? Apmēram ap pusstundu. Es jums stāstu, es nostrādāju 20 gadus skolā, tepat ēdnīcā, tik daudz, ka zem dažādiem karogiem. Iesākās kā kolhoza ēdnīca, pēc tam bija paisa sabiedrība, pēc tam bija Cēras skolas ēdnīca, tad tur it kā noprivatizējām, kā ēdnīca nolikvidēja, neatbilst it kā visām sanitānām prasībām. Mūsu laikā taču vienu laiku bija, kā izveidoja novadus, tā tik ātrāk visu atkratīties vaļā, skolu ēdnīcas visas mazās nolikvidēja. Pēc tam mums bija kafēnīca, bet tomēr bērniem ar kafēnīcu dzīvot skolā ļoti grūti. Un tā es domāju, kāpēc man tur palikties tomēr zem tik daudziem karogiem strādāt, un tad jau, kad tie privātie nāca kafēnīci, ja, tad likās, ka nav izdevīgi tomēr. Tad jau man bija kāds 6 govs mājās, un lielās meitenes jau man bija aizliet. Tas ir mūsu traktors, 74. gada vecs traktors, bet vīrs viņu lūdzu uztaisījis ir tā kā spožu kā bitīti. Vīrs, piemēram, arī taisa rulonu pacēlās, taisījis savām rokām visu miesteru. Pārko pats sataisīs, aiziet, tur nogriezt jau atpūst ir gali nost, jā. Uzmeikarojas tev ir jauni, te viņam ir saucamais rezaks un viss, jā. Un nāk tāpatās nokart tagad sējmašīniskā, mums pašiem nemaz nevajag. Pats arī viņš ir ratus uztaisījis traktoram un pēc tam viņš šitā. Cikos tad viņš ceļās un cikos iet gulēt? Un tad jūs viņam uztaisījāt. Uz 5 viņš ir augšā no rītiem. Jo viņš pats taisīs. Mums bija forši laiki, vai ne, pēdējie gadi. Paskatiet, ka nebija labi laiki. Mums bija pirmajiem cērēja internets, jā, bērniem mājās. Pirmajiem bija dators aprīkojumiem visiem, jā. Pirmajiem digitālie fotoaparāti. Putenis tur ēd arī. Es nevarēju vēl bērniņu pripilnus šeit dzīvot, kādās man vēl ir. Vienu vakar bija viņš aizskrējis. Aizskrējis saules. Mamma ieliec savu. Saldēdienu? Saldējumu. Ielikšu, kur šeit. Viņam tepat tās tēvs un māsa kilometri tālāk dzīvo privātu mājiņā, un mana mamma uz otru pusi 1 kilometru tur arī ir ļoti liela 2 stāvu māja, kas vajadzētu atjaunot. It kā jaunieši jau vairs negrib uz laukiem. Tie tomēr raujās uz pilsētu, domā, ka pilsētā ir daudz labāk, bet Visi jau brauc no Kandavas mājas, redzēja, ka brauc tur pie jau pagriezušies kādu kilometru šurp. Mēs, jā? Jā, es arī braucu garām. Jo mēs jau, jā, mēs es jau jūs to redzējām. domu nevarēju izprast, kāpēc Parādnieks. parādnieks Zemgalē izstāstīt. Nē.
tās papīra būšanas likt pie vietas vienreiz. Jo es esmu PVN maksātājs. Es rakstu gan saimniecisko atskaiti vedu, jā, to grāmatu. Tas pats PVN grāmatu. Tas nogurnuši. Es gandrīz galā pat nemaz strādāt nevar iet, jā. Tad, man... Jāraksta papīru. Jāraksta papīru. Kāpēc parādnieks Zemgalē? Princips ir tāds, nu... Mammas neglīt. Labi, neiet. Ir tā, ka, Es iešu pie sīlega. mans uzvārds vismazāk mums saistās ar kādiem finanses darījumiem, bet vairāk ar parādu saviem senčiem par to, ka esmu latvietis, par to, ka... Es braucu taisnība, starp citu, es taisnība tos vārdus pārdomāju. Es domāju, parādnieks, Zirpis, nu varētu būt kādai Zemgalē kaut ko parādā par to, kad traktori viņa vietā strādā. Pēc tam es domāju, nē, varbūt, ka tas ir parādnieks, kas brauc uz izstādēm, kas lepojās ar sevi. Apmēram kaut kas tam līdzīgs. Es arī strādāju vēl augo darbu, es nostrādāju skolā, Tāpat es esmu nodokļus maksājis, bet ko man tā valsts galā 8 lats par bērnu samaksājis? Kā tiekat galā ar tādu bērnu? Nu, tiekam. Man tie lielie bērni jau ir lieli, man jau kaut kā tiek izauguši. Vecākai ir 24, jā? 24 vecākai meitai. Nākošai meitai 23, tāda mācās maģistros, tagad ekonomistos pēdējais gads būs. Gribēju arī, lai dēls iestājās augstskolā, bet vēlam agri uzrādās meiteni. Tad abi divi dzīvo Rīgā, īrē, protams, dzīvoklīti. Abi divi strādā. Un ziniet, indiāņiem ir tāda paruna, kad mēs savu zemi esam nevis mantojuši no saviem senčiem, bet aizņēmušies no saviem bērniem. Mēs to varēsim noteikti. Katrs čektiņus jāapstāv, vai manī tur zīmoziņš virsū, vai tikai man tur viss rekvizīti, vai tikai pareizi tur kaut kas ir ieliks iekšā, jā. Par to tāda sīkumānība, ja? Man jāskaitās pa katru santī, man jāvāka sīkumi. Tiešām bija katrs kaimiņš ar 2, 3 un 5 govīm. Kas turēja, un viņi varēja saņemt pienu, naudu, jaunu nodot, bet, žēl, tagad, piemēram, pienotā brauc, un saka, trūkst piens. Es sāku it kā, teikt, ka analīze slikt, nepaņem vienam maksā, ka man vīrmāte arī bija 2 gotiņas attiekt, bet pilnīgi goja pensija viņa nopelnina. Gaļu arī nevajag, vai tad vajag Latvijai gaļu? Ievedam. Mēs to neizjūtam, mēs kaujam savu cūku, paši patērējam savu gaļu, jā. Bet es domāju, ka kādreiz nākās nopirkt kaut kādu gaļas gaboņu vai ko, pēc gaļas nemaz negaršo. Tā tik noteikti ir ievest, tā taču nav mūsu Latvijas zemē. Reku tur, kur tie lielie koki spīd, tur ir vīrmātes māja un vīrtēvu. Tur tālāk uz otru pusi ir manas mammas māja un mums šī māja. Un 6 bērni, jā, lai viņi plēšās. Viņi vēl izplatīsies. Lai viņi plēšās. Es arī esmu patījā. Kurā esam? Nu jau mums ir vienotība, bet es biju sabiedrība citai politikā. Sarakstā es biju, jā. Novad sarakstā, jā. Tagad nevis šitām. Man brālēns ievilka un viss. Kaut ko vienu zemnieku vajadzēja, tā kā cērēs zemnieku nebija kaut paņēma, tad tikai mani pavilka. Bet man maz laiks iznākos tur, kas ir redzēt. Es tā arī iestājos tikai par saviem, es jau runāju tikai par savu zemniecību un par saviem auģu bērniem. Viņa ir dabaszinības skolotāja 1. un 6. klasēm un 1. klases audzinātāja. Vispār viņa ir sākuma skolas skolotāja plus informātika, viņa pabeigš Liepājā. Nu, dīmām klāt, ir kredīts aizvien, bet nav lielas, teiksim. Tā mierīgi tur var. Mierīgi. Tas ir labi. Bet man ļoti patīk politika. Es skatos visas ziņas, es lasu avīzes daudz, man nāk Latvijas avīze un praktiskais latvietis un pasūtu rajona avīzīti. LNT ziņas vai panorāma, tas man ir ikdienā jānoskatā. Kā jūs nakšņojat, tā arī nakšņojat zem klājas debesis? Nē, protams. Kā sanāk? Visu. Jāmeklē tādas teiksim, jūsu mērķis tagad, ko jūs kaut kādu montējat, kaut ko gribat samontēt, kādu filmu vai... Nu jā, tāpēc man tāda izstāde taisīt, kā cilvēki dzīvo, ko lepojās, ko labi sadarījuši, kādu redz savu vīdienu. Šī ir golfūts, kas ir paredzēta. Tā, man ir kaut kāds, cik es varētu turēt, tā, te 12 ir... Ar visiem vārdiem, Izabela, Rūta. Jā, ļoti skaistiem vārdiem un teļiem. Pašas atpazīst? Jā, pazīst arī. Bērni arī atpazīst. Mēs, diemžēl, arī tik kladzinām vienu un to pašu. Mēs kladzinām par šo pašu teļu, kur jūs braucāt. Mums ir karjeras, jā. Mums ir karjeras vismaz 3. Mums ir, jā, karjeras. Bet nevar vienoties par to. Es būtu te pašvaldības priekšniece. Es šlagbaumu uzlikt priekšā, ja tā, kas sakot, Jūrmalā iebraukšanas cenu maksājiet. Tad te arī. Ja kamēr jūs visi tur par visiem kopīgi arī tas doma un visi, lai sastiķē to naudu un uzliek to segumu virsū, ja, godīgi jāsaka, tur neviens godīgi nezin, kā visi ir pārdot. Tur ir 3 karjeras, tur ir īpašnieki eņtie. Pašiem mums savā karjerā jānopērk ir lāpstā ar smiltīm, lai man iznāk, ko varbūt plītu uzmūrēt pārņemēt.
brauc un nekājas, un mēs stāvam stundām, pēc tam mēs netiekam garām. Viņi apgāzušies, un mēs nezinām, kā tikt uz skandabērns, uz dejas skolā aizbraukt, aizvest vai uz mākslas. Mēs vienkārši netiekam klāt, mēs esam tur bezspēcīgi, nu, tā kā domas saka. Tad nevajadzētu tādiem noteikumiem pārdot. Taisnība.